Vefs zaudējums Ventspilī un neiekļūšana Latvijas finālā, cits starpā pirmo reizi kopš 2010. gada, priekš manis personiski, tā bija gan šoks, gan liels pārdzīvojums. Šī sezona bija īpaša ar to, ka mums neizdevās izmainīt negatīvo dinamiku. Pāris kļūdas sezonas sākumā komplektācijā un nenormālās neveiksmes ar spēlētāju veselību jeb traumām ieved mūs tādā cīņā, kur mums visu laiku bija jālabo apstākļi, kur bija izveidojušies mums nelabvēlīgi. Un ir tādi gadi, kad, lai cik tu aktīvi strādātu, lai cik tu ieguldītu visu savu radošumu, pieredzi un izpratni, neizdodas izmainīt negatīvo tendenci, jo pretinieks jau arī neguļ. Jāatzīst, ka šogad neapšaubāmi gan Ventspils, gan Valmieras basketbolisti bija vienkārši labāk par mums. Tiešām no sirds novēlu abām komandām veiksmīgu finālu. Pirmkārt, lai jau nebūtu traumas, un otram kārtām, lai tiešām varētu savu pilsētu basketbolists priecēt ar brīnišķīgu spēli, un vienu no pilsētām šogad svinētu sen nebijušu notikumu, kad čempionu tituls tiks atvests vai nu uz Ventspili, vai nu uz Valmieru. Mums, Vefiņam, es novēlu tiešām cīņas sparu, veiksmi un tādu izsalkumu cīņā par bronzu ar Rīgas zeļiem. Nebūs viegli, par to es esmu pilnīgi droši. Tādām komandām kā Vef Rīga vienmēr liels izaicinājums ir necīnīties par pirmo vietu, bet cīnīties par trešo. Un jo īpaši tāpēc ir svarīgi mums pierādīt cīņā par bronzu, ka mēs varam savākties, piecelties, iztaisnot muguru un izcīnīt uzvaru sezonas noslēdzošajā sērijā. Un jau uzreiz pēc tam es esmu apņēmies publiski izstāstīt ļoti daudz lietas, kuras šogad ir notikušas, par kurām jau ir pieņemti lēmumi, kas lielā mērā attieksies uz to, lai Vefiņa nākotne būtu daudz konkurētspējīgāka pirmkārt jau starptautiskajā arēnā. Es stāstīšu jaunumus par budžetu, par izmaiņām klubā un par to, kāds laikmets varētu gaidīt Vefiņa nākotnē.